Sveiki, mani sauc Krišjāns, un šodien es jums parādīšu un pastāstīšu par apkalpošanas pamatprincipiem. Kad viesi sāk ierasties, sievietēm palīdzam pirmajām, bet ja vīrieši nav apsēdušies arī paši, palīdzam viņiem arī. Tālāk, kad viesi ir apsēdušies, uzreiz piedāvājam ūdeni. Vēlaties gāzētu vai negāzētu? Gāzētu. Gāzētu. Izvēlēto ūdeni uzreiz ielējam pirmajām sievietēm un pēc tam vīriešiem, etiķeti vēršot pret viesi. Ūdeni asājam uz galda, lieko pudeli paņemam un dodamies pēc ēdienkartēm. Kad nākam ar ēdienkartēm, pirmo dodam sievietei no labās puses, atvērtā veidā. Lūdzu. Lūdzu. Un, ja kāds no ēdieniem nav pieejams, paziņojam to viesiem. Šodien mums, diemžēl, nav pieejams deserts, kas būs šokolādes kūka. Kad viesi ir novietojuši ēdienkartes aizvērtā veidā jau uz galda, viņi visticamāk būs gatavi pasūtīt, bet drošības pēc varat pārliecināties. Vai esam gatavi pasūtīt? Protams. Dāmai būs vidēji cepts steiks. Jā. Šampaniešu pudeli. Jā. Kafija. Jā. Un zupa. Labi. Un kafiju baltu, melnu? Baltu. Labi. Man būs ribiņas. Jā. Viskijs ar kolu. Jā. Un tiramisu. Labi. Un viskiju ar kolu jūs vēlaties dubulto vai vienu porciju? Dubulto. Dubulto. Labi. Un par šampānieti mēs varam piedāvāt jums dzirkstošā vīnu pudeli no Rīgas oriģinālais. Izklaus super. Ņemam to. Labi. Un pēdējais drošības jautājums, varbūt ir kādas alerģijas? Abiem diviem nav. Labi. Paldies.